Par teātru. Mēs ar jums runājam arī par mākslas kā kultūras formu, par mākslas vērtībām, par mākslas funkcijām un tā tālāk, ne? Jā. Mums bija tāds māziņš, man šķiet, ka tā bija tāda pat viena kaut kāda stunda, nu daudz mums laiks neat. Kas jums ir palicis prātā no tā? Kā teātris tika būvēts? Nē, pirms atgriežamies atpakaļ pie mākslas funkcijām, mākslas nozīmes. Mākslas jums palika kaut kas no tā atmiņā? Nē, virpulīgi. Ok, ļoti labi, tad šodien mēs arī ejot cauri, kam, ko mēs apgūsim, mēģināsim atkārtot. Nezinu, kāpēc man šitās tagad dialogs visu laiku lec, grib ar mani runāt. Un pēc tam mēs sākām runāt par antīko kultūru, un viduslaikam arī pieskārāmies viduslaikiem. Tā, vēl viens vēl, kas man jānokristizē. Pagājušo kursu, kur es strādāju šajā nedēļā, bija divas meitenes, kuras, tad, kad es uzdevu jautājumus, viņas pateica, ka viņas nav spējīgas atbildēt, jo viņas saprot tikai krievis. Un tad beigās sanās tā, ka tas no manas tā informācija stāstītāja, kaut kas, protams, tika saprast, bet tas tik ļoti daudz nepaliek atmiņā, ja es, protams, runāju latviešu valodā. Tad jautājums, vai jums arī šeit nepieciešams runāt krieviski kādam, vai visi labi saprot latviešu valodu? Varbūt sāksim ar to noskaidrot. Visi saprot? Viss ir ok, jā? Okay. Bet citādi, man būtu jāsāk runāt kaut kas jāpatulko krievu valodā. Es krievis diezgan slikti runāju, tāpēc, paldies Dievam, esmu padalāties. Mēs sākām runāt par antīko mākslu, un antīkie laiki attiecās uz kādām divām kultūrām, kas tām ievērojamām lielām. Jā, sanāk Grieķija un? Roma. Kurš teica Roma? Jā, tad sanāk Grieķija un sanāk Roma. Pēc tam mēs sākām runāt par viduslaikiem. Mēs runājām par viduslaikiem, nerunājām. Ko ne? Nerunājām? Mēs runājām. Kāds varbūt kāda no jums varbūt nebija, ja? Bet mēs runājām arī par viduslaikiem. Mēs runājām par dažām mākslas izpausmes veidiem, kuri tie bija. Mēģināsim atcerēties mākslu, tad ir diezgan plašs jēdziens, un ir dažādi mākslas izpausmes veidi. Piemērs, lai skaidrāk varētu saprast man jautājumu, ir sekojoši. Tātad, piemēram, arhitektūra, par kuru mēs runāsim šodien. Vēl kāda veidi ir, par kuriem mēs runājām? Tur jau sāk runāt jau par kādu mākslu. Teātris, kas vēl bija. Vēl mēs runājām par runas mākslu, jeb retoriku, par literatūru, dzeju. Tur mēs tā ļoti ātri ejot cauri, cik mēs to varējām, nedaudz to izticējām. Un vēl mēs runājām arī par galvīgiem, un tas bija. Viens bija. Tā ir deja. Dejas nozīme antīkajā kultūrā vēl viduslaikos. Un otrs ir mūzika. Teātris, deja un mūzika ļoti cieši iet kopā gan antīkajā kultūrā, gan viduslaikos. Šodien mēs sākam runāt par arhitektūru un tēlniecību. Minimāli paskoties līdzīgi, kas notiek glezniecībā. Glezniecība uzreiz jāsaka sāk dominēt tikai no 14. gadsimta, tad faktiski tas ir viduslaika beigās. Līdz ar to par tādu izciliem glezniecības paraugiem mēs īpaši nevaram runāt, un ja pat varam, tad piemēri ir tikai daži. Bet mēs varam viennozīmīgi runāt par arhitektūru un tēlniecību. Vai kādai ir ideja, kas ir arhitektūra? Mājas. Jā, mājas, vēl kāds idejas, kas ietilpst jēdzienu arhitektūru. Ja mēs līdzīgi stāstam arhitektūru, kāds būtīgs mēs varētu uzdot? Celtnes, labi, tur jūs sākāt tā sadarbojoties, jā, vēl kāds idejas? Kad es būtu vairāk par tēlniecību, bet viennozīmīgi arī zem kā tās Gregora elements. Tēlniecības darbi iekļaujas līdz arhitektūrai šajā. Vēl kāds idejas? Pīlis, jau par viduslaikiem runājot, ne? Tātad
arhitektūru mēs faktiski varam iedalīt divos lielos blokos. Viens ir laicīga arhitektūra, tur būtu šīs pils, piemēram, un otrs ir sakrālā arhitektūra. Sakrālā nozīmē svētā, tas ir saistīts ar reliģiskajām, ja reliģiskā kulta celtnēm. Tur būs apakšā templi, dažādas svētnīcas un tā tālāk. Tātad mēs šodien sākam runāt par arhitektūru un tēlniecību un sāksim tieši ar seno Grieķiju un seno Romu. Lūk, šeit jūs redzat, vai redzēts jau ir skāpstīts, kaut kur jau zināt, ja? Es pēc jūsu nopūtas sapratu, ka šis jau ir kaut kur līdz šejienai. Ļoti labi, tad jautājums jums. Kas tas ir, ko jūs tur redzat? Tie bija tie likumi, pēc kuriem kaut kas pēc kā cēla kaut kādus. Jā, ļoti būtība ir pareizi saprast likums, ja kādu antīkajā kultūrā sauc kanons. Kanons iemieso kosmosa ideju. Un kosmosa saistīts ar simetriju, ar harmoniju, ja, dievišķo kārtību. Kas ir kosmos? Nesakiet grupu, kuras vairs nav. Mūzikas grupu tādā kosmos. Kas ir kosmos? Tas, kas mums augšā. Tas, kas mums galvās, ka mums ir eksāmens pienācis, ja, nezinu, ko rakstīs. Jā, visums arī zin tas, kas pavarās virs mums ārpus pasaules esošais, bet priekš Grieķiem antīkajā kultūrā kosmos ir arī zin iemiesojies dabā, visapkārt esošajā. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc jūs šeit pašā augšā kreisajā pusē gliemežvāku ļoti īpatnējā tādā ornamentā. Šis gliemežs, iespējoties no šī gliemežvāka un daudz citiem dabas apkārt esošiem objektiem, top arī zem 3 ievērojami orderi. Orderis ir šis kārtības sistēma, un tas arī atspogļojās arhitektūrā. Orderi visam 3 veidi – doriskais, joniskais, korintiskais. Korintiskajā parādās tas, ko jūs redzat lapas, tātad prezentācijas labajā pusē apakšā, pašā apakšā. Redzat 3 veidi. Augšā, pa vidu ir, tas ir doriskais, kas ir augšā, viss vienkāršākais, vidējais ir joniskais, kur parādās iespaļoties no šiem gliemežvākiem, tas ir tāds kā, tas ir kā volūtām, tāds iefais, ieliektas līnijas. Un trešais, ko jūs redzat pašā apakšā, tas korintiskais, tie kapiteļi, tās pašas augšības, kuras liekuļiešu kolonām virsū. Un tur parādās akants, akants ir vidusjūras dabas. Tātad, ko es gribu pateikt par to visu? Senie mākslinieki iespaidojās no apkārt esošās dabas. Un ne tikai antīkajos laikos, bet viss cauri. Piemēram, vai jūs varat pateikt helikopters? Ideja par helikopteru. No kāda dabas vērojuma radās? Putns būtu, jā, paldies. Putns būtu lidmašīna, un helikopteris jau arī parādās Da Vinci darbos, Renesans laika mākslinieku izgudrotajā darbos. Helikopteris no spāras kustība. Iespējas no dabas, uzskatot, ka dabā ir iemiesosies dievišķa kārtība, kas ir jāizspētā. To arī viduslaika tālāk pārvārto no antīkās kultūras, bet saistē ar sakrāliem, svētajiem rakstiem, kas ir Bībele un dažādi apcerējumi par to. Lūk, ievērojamākā celtne sengrieķu kultūrā bija templis. Templis tika veltīts par godu kādai konkrētai dievībai, kurš turklāt bija visas pilsētas, polises pārstāvis, patrons, viduslaikos sauc. Pārstāvis, kas iedvesmo, kas palīdz pēc grieķu prāta, palīdz cīņās, palīdz ikdienas dzīvē. Un vai jūs varat pateikt, Atēnas, Atēnas šī ievērojamākā pilsēta, Atēnas, kultūras šūpulis, tādu dievišķu tēlu saistīja, kādu dievišķu tēlu saistīja savu visu to uzbūvēto mākslas pasauli. Kāda dievišķa? Atēnas. Atēna? Jā, tas ir tāds vieglāks jautājums. Atēna, tieši tā. Ja jūs pamanītu, tad vēl līdz pat mūsdienām ir saglabājušies no mitoloģijas, kas ir otrs pamats antīkajai mākslā. Tad viens ir daba, iespējas no dabas, un otrs ir no mitoloģijas. Parādās arī mūsdienās daudz tādi nosaukumi. Atēna, piemēram, kas ir Rīgā, ir
grāmatu izdevniecība. Kas ir Spartakus? Tas var sanāks Romas alkoholisks dzēriens. Ja? Un tad parādās vēl joprojām tā ietekme. Šeit jūs redzat templi to tipu. Pa vidu atrodas celle. Celle netiek pārbāsta pilna ar dažādiem tēlniecības darbiem, bet visbiežāk stāv konkrētā dieva statuja. Pēc to es jums parādīšu Artemīdas statuju, ko Feidīgs ir izveidojis. Un apkārt jūs redzat kolonu vainagu visapkārt. Kolonu vainagu ir ļoti daudz kolonas. Grieķiem ļoti būtiski bija panākt šo dievišķo kārtību, un viņi izveidoja tādu jēdzienu, kas saucās eiritmija. Eiritmija ir skatāmība. Svarīgāk par visu bija panākt skaistuma proporcionālas ideālus. Ne tik ļoti, lai viss būtu pēc aprēķiniem, viss precīzi uzbūvēts. Jo, ja mēs paskatītos uz to pašu Akropolis esošo Partagonu, šo templi, par kodolu Atēnē, jūs redzētu, ka aprēķini ir nevisai precīzi, bet skats līdz mūsdienām ir fantastisks, kas ir saglabājies. Lūk, un vēl jūs redzat arī šos 3 pakāpienus, kas saucās stilobāts. Nosaukumi nebūtu tik būtiski, bet tas princips, lai jūs saprotat pēc būtības. Tātad es dodos apzināti, mērķiecīgi Dievu priekšā, un es esmu tur viens puskrāsā, pusklusā, ar dievību un varu izlūkties kaut kādu svētību. Bieži vien arī tur šajos tempļos glabāja naudu, kas bija pilsētas nauda, tad tā bija pilsētas kase. Nu, ja mēs dodamies tālāk, šeit jūs redzat augšā pa vidu arhitektūras tādu ļoti būtisku ornamentu, mēs varētu pasaukt par ornamentu, jo arī skaistumu šo estetizējošo mākslas funkciju, kuras mums stāstīja, pilda, to sauc par karjetīdi. Karjetīdes bija tātad skaistas meitenes, apģērbtas, ievērojot kā apģērbtas, jo grieķiem ļoti būtiski izpratnes starp apģērbtu un kailu, par ko es jums pēc brīža pastāstīšu. Un šis karjetīdes uzdevums ir balstīt virs galvas esošo antagnomentu daļu, šo pārsedzi. Eritreja templi jūs redzat apakšā pa labi, kur ir vairāk šīs harmonijas skaitļas 6 karjetīdes izvietotas. Un blakus jūs redzat šo kolonu svainaga daļu. Tas ir būtiski pēc sākas stāstīt par to kailu. Kailums un apģērbs. Grieķiem arī tēlniecībā parādās 2 dažādi tēli, kā jau arī skolotāja Ramona viņam stāstīja, par to, ka Grieķija ļoti svarīgs bija jauneklības ideāls. Kāpēc? Kāpēc, ka jauneklība, šī jaunavība iemieso mūžību, nekad nenovecot, tātad nekad arī nenomiet. Un bija 2 jauniešu tipi, kas parādās kultūrā. Viena sauc par koru. Kora arī ir sievietes vārds saglabājas mūsdienās un Grieķos latviešu kalendārā. Kora ir apģērbta galva meitene, kā statuja. Un blakus mēs varētu novietot čalīti, vīrieti, kuru sauc par kurus. Kurus ir atlētisks jaunietis. Kurus arī ir atšķirībā no koras kails, pilnīgi kails. Jo jūs arī varbūt esat dzirdējuši par to, ka olimpiskajās spēlēs atlēti piedalījās kaili. Un sievietēm bieži vien šī iemesla dēļ bija aizliegts tur doties. Nu, lūk, ja mēs dodamies tālāk un jau sākam runāt par Romas laika arhitektūru, no romiešiem mēs esam pārmantojuši pirmkārt ideju par ceļu. Ceļš, ko romieši sauc par viaduktu. Via ir ceļš un duktus ir padītājs. Ja? Tātad kā tilts pār kaut kādu ūdeni, tas varēja būt, bet principā pēc nozīmes ceļš. Šeit jūs redzat bildītē lejā pa vidu, jūs redzat vēl vienu ļoti svarīgu pārvades sistēmu. Vai jūs varat pateikt, kā to sauc? Šis neuztieklošs tilts funkcija ir ļoti būtiskas sabiedrībai. No kalniem augstu tika vadīts kas leja pie cilvēkiem? Ūdens. Un šīs ir pārvades būves, kas saucās akvadukti.
Akva ir ūdens un duktus ir vadītājs. Tātad tas, kurš vada ūdeni. Bez ūdens civilizācija nevar pastāvēt, cilvēki aiziet bojā. Tāpēc tas bija ārkārtīgi būtiski. Ievērojiet, ka tur ir ārkārtas. Ja? Šos sauc par ārku, šis ārka. Apailo ārka. Ja? Un romiešiem patika izbūvēt ārkādes, vienu ārku sako otrai. Arī kolizēt trijos stāvos iejoši ārkādes. Un vēl jūs redzat to, ka romieši, kas ir pa kreisajā pusē, romieši savas idejas par vēlēm, par ārkām, pārmantoja no apkārt esošajām tautām. Un viena tauta bija vislielāko iespēju sniedza, un to sauc par, ir dzirdēts, etruskiem. Romieši vispār iespējojas līdzi no grieķiem, un pārņēma ļoti daudz ko no grieķiem. Tālāk viduslaikos jūs redzat šīs vēlmju sistēmas, kas ir aizbūtas patiesībā no etruskiem, pārmanto arī zem viduslaiku kultūrā. Dodamies tālāk, kas vēl ir būtiski Romas arhitektūrā, atšķirībā no senās Grieķijas. Pirmkārt, kolonas, milzīgas kolonas. Tā pašā laikā romieši ir ievieši puskolonas, tos kāds puskolonas, tad viņiem tik ļoti būtiski bija masivitāte, celtas ir taisnīgi milzīgi liels, bet kolonās ir tik būtiski masivitāte, ka tā ideja par to, ka tas ir propagandas līdzeklis. Imperātors Trajāns lika izbūvēt šo kolonu Romā, tātad 2. gadsimtā pēc Kristus. Un visapkārt, no pašas apakšas uz augšu, cildi veidots ir stāsts par to, kā šis imperātors ir kauju pēc kaujas uzvarējis. Un ka viņš tāpēc ir mazliet pielīdzināms dievam. Starp citu, Trajāns arī bija tas, kurš lika teātrī novietot savu statuju. Tas nozīmē, ka tu sevi pasludināji, kā to daudz imperātori darīja, par dievu. Blakus jūs redzat Tiberija triumfa arku. Triumfa arku, jūs redzat, tur blakus nekas nav paredzēts, ka piebūvē. Tā ir celtne, kas stāv pati par sevi. Bet ideja ir tāda, ļoti simboliska, ļoti nozīmīga. Tie bija arī kā vārti no starp pilsētu un ārpasauli. Jautājums kāds ir? No jautājuma? Varbūt ir kāds vienojums. Nu, ja ir jautājumi, droši uzdodīt, ja? Tātad, starp pilsētu un ārpasauli. Pati pilsēta iemiesoja kārtība, šī kosmosa ideja. Viss, kas ir ārpus kosmosa, ir hauss, ir nekārtība, lūceklis, burks, nāve, iznīcība un tā. Tātad šī bija kā pārēja. Tajā brīdī, kas izēja cauri šī arkai, es nonāku tajā pasaulē, kas man ir bīstama, kas man ir sveša. Bet tad, kad es atgriežos kā karavadonis no kara atpakaļ, šī ārka pilda otro simbolisko funkciju, un tā ir šķīstījošā funkcija. Jo tiek uzskatīts romiešu kultūrā, ka tagad karavadonis ar savu karu atkal atgriežas atpakaļ pilsētā, šī ārka, šis princips iziet cauri ārkai, šķīsta viņu no viņa grēkiem, no tā, ka viņš patiesībā ir slepkavs, nogalinājis 100 cilvēku. Ja? Tātad arī simboliskā funkcija, par kuru mēs arī runājam saistībā ar mākslu, bija raksturīga antīkajai arhitektūrai. Vēl kas ir būtiski, romiešiem ļoti patika izdējot savas termas. Terma ir publiska pirts, kur nāca arī kā uz sapulču vietu, varēja, kā jaunieši mēs mūsdienās teikt, ja, sapusē, pavadīt labi laiku kopā. Un šīs termas ļoti skaisti interjerā apgleznoja. Un tāpēc mēs varam runāt arī daļēji par glezniecības nozīmi antīkajā kultūrā. Lūk, un šis ir īsts video par Akropoli, par senās Grieķijas ievērojamāko templi. On the Acropolis, the sacred hill overlooking the city of Athens, the Parthenon was built as a symbol of success. Tas bija veiksmes simbols. 2,500 years. The stone how it came to be built. Tāds izskatās mūsdienās, šis ir datora modelis. This glorious view. Kā jūs redzat,
arhitektūrā ir raksturīga vienkāršība, skaidrība, ļoti konkrēta forma, konkrēta ideja. Tad tas nozīmē, ka grieķiem bija būtiska mērķtiecība. Jo arhitektūras primārais uzdevums ir iedarboties. Iedarboties uz visu apkārt esošo sabiedrību. Cilnis parādās ar dažādiem arī sadzīves skatiem. Zirgi, cilvēki ir redzami. Un priekš atēniešiem šis templis reizē iemiesoja visu viņu patriotisma ideju. Varētu salīdzināt kā brīvības pieminekli, bet mēs brīvības pieminekli īpaši augstus pieņem nevērtējam patiesībā. Viņi to daudz augstāk vērtēja. Jo cīņā pret persiešiem viņi gandrīz zaudēja. Visa kultūra draudēja aiziet bojā. Un viņi uzvarēja persiešus, un par godu šai uzvarai viņi uzcēla arī šo templi. Tad iemiesot to, ka mēs cīnījāmies ar nāvi, rītiem svarīgi arī šiem teātrī, kā es stāstīju, parādās ideja par agoniju, cīņa ar nāvi, un grieķi uzvarēja. Tas viņam ir ārkārtīgi būtiski šis uzvaras princips. Un šeit jūs redzat Atēnas palātas statuju. Tātad statujas bieži vien tika antīkajā kultūrā tika izgatavotas tā sauktajā krizoelefantīnas tehnikā. Krizos nozīmē zelts, un elefantus nozīmē zilonis. Tagad pasakiet lūdzu, kā var zeltu savienot ar ziloni kopā? Zelta zilonis. Un kur jūs šeit redzat zelta ziloni? Kā tas varētu izpausties tīri praktiski pēc jūsu galvām šajās statujās? Nu jā, zelta statujas. Tad statujas būtu no zelta gatavotas. Nu jā. Vēl kāds idejas? Statujas lielas ļoti. Lielas, tāpēc zilonis, ja? Monumentalitāte, ja? Jā, jūs tā kā faktiski vienīgais, kurš ierosināt, ja? Ideja jums ir par to, ka tās bija lielas zelta statujas. Vai ne? Nu, lūk. Dajēji, pareizi atbildi. Viennozīmīgi, ka statujas nevienmēr bija lielas. Šī statuja bija ļoti liela, tāpēc arī tika novietota templī. Runājot par zeltu, statujas netika izgatavotas no zelta, vēlāk tika izgatavotas no bronzas. Bet zelts parādās apģērbā un dažādās bruņojumā. Ja? Vairogus izgatavoja no zelta priekš statujām. Apģērbu kādus elementus apzeltīja. Un šis ziloņkauls, kāpēc ir zilonis, jo ziloņkauls tika izmantots, lai pārsaktu koka karkas. Tātad apakšā ir koka karkas, pa virsu ir ziloņkauliem plāksnes un vēl ir apzeltījums. Ļoti bagātas, krāšņas, kaut vienkāršas pēc skata statujas. Pēc tam vēlāk jūs redzat, Turkija iebrūk Eiropā un panāk to, ka daudzām statujām tiek norautas no rokas, ja, un tas, ko mēs redzam mūsdienās, šķiet, ar ko tie grieķi bija tik īpaši. Es nesaku par kaut kādas koplīgas statujas, rokas norautas, ja, tur kājas norautas, wow, baigā māksla. Mums, pirmkārt, ir jāatcerās, ka bija rokas, bija kājas, pilns reāls cilvēka atveids, un otrkārt, šīs statujas nebija baltas. Baltas ir kopijas. Romieši grieķu darbus mēģināja apjānot, izveidojot kopijas. Statujas bija gan apzeltītas, gan dažādām citām krāsām veidotas. Turklāt acīs veidoja inkrustācijas, lai acu zīlītes arī būtu, un izmantoja smaltu. Smalta ir smalki sabērsts stikla pulveris, kurš tad ielika acīs, kas spīdīgi, dzīvības izskatās. Vēl ir jāatcerās, ka visai arhaiskajai, arī antīkajai sabiedrībā, kas saglabājās, statuja nav tas, kā mēs to mūsdienās redzam. Ogulkārs tur darbiņš, ko tais mums stāv? Viņiem tas bija kā reāli dzīves esošs cilvēks. Tāpēc, ka vēl saglabājās šī mītiskā domāšana. Lūk, un arī jūs redzat šo Partenonu un Atēnu. Šeit jūs redzat Romas kultūrā, savukārt pilnīgi visam cits templis parādās, tempļa tips.
ar kupolu. Kupolu vēl celi. Kupolu arī aizgūst romieši no etruskiem. Augšā jūs redzat pa kreisajā pusē, redzat augšā atrodas tāds caurums. Pa to caurumu ieplūst iekšā gaisma, lai kaut ko var redzēt. Bet principā tur viss bija tumšs. Un imperators lika izvietot katram dievam no dažādas tautas, kuras viņi iekaro katram savu reliģiskā mitoloģiskā sistēmu, pārņēma tos dievus un statujas ievietoja iekšā šajā templī. Tātad nebija tikai viens, bet bija vairāk jau dievi, ko romieši pielūdza. Un šo templi sauc par Panteonu. Panteons visu dievu templis. Vēl kas ir būtiski, kāpēc parasti par to piemin arī mākslas vēsturē, tāpēc, ka romieši iemācījās kupolu celt pakāpeniski. Smagāko daļu lejā, tad aizvien vieglāk. Un tāpēc viņi iemācījās uzcelt lielāku jau kupolu. Un vēlāk tas jau, piemēram, Svētās Sofijas katedrālē mēs redzēsim, ir jau milzīgs kupols. Lūk, tālāk romiešu kultūrā ļoti būtisks jautājums ir par kristietības izplatīšanos. Zināms, ka jauna reliģija balstoties uz Kristus mācību, un pirmie kristieši tika vajāti. Ļoti daudz arī vairākus gadsimtu garumā kristieši tika vajāti, ļoti daudz cilvēku nogalināti, piemēram, gladiātoru cīņās, ja, viņi vienkārši tika ievest iekšā un nogalināti. Un tāpēc kristiešiem vajadzēja slēpties. Viņi slēpās pazemes sejās, kas saucās katakombas. Katakombas bija vietas, kur apglabāja mirušos. Faktiski kripts, kapē. Jūs labajā pusē apakšā redzat, ka tā bija vesela milzīga sistēma zem zemes izstrādāta. Tur kristieši dzīvoja visām savām ģimenēm kopā vairāku 100 gadu garumā. Kā viņi tur elpoja? Izveidot speciālas šahtas, kas bija izveidotas saskanēji ar zemes virskārtu, lai turien nāk iekšā gaisa. Ja? Slapeni, bet tas viss bija jādara slapeni. Tāpēc arī, lai savu mācību varētu paust, lai savus uzskatus varētu paust, vajadzēja izdomāt jaunu simbolisku sistēmu. Sistēma netāda pilnīgi no jauna, bija iespējas no eģiptiešiem. Tātad mēs redzam, ka no eģiptiešiem arī antīkā kultūra izveidojās, tālāk no antīkās kultūras viduslaiku, un tas tiek pārmantots līdz pat mūsdienām. Simboli ir visdažādākie, un tie tiek iegravāti iekšā arī šajās kriptās. Piemēram, augšā jūs redzat labajā pusē, jūs redzat cilvēku, kurš nes jēriņu pār pleciem. Tas ir jau, kā jūs minēju, jau iepriekš jau esošs simbols, bieži vien Apoloni jau tā atveidoja, tāpēc kristiešiem tas nozīmē Jēzu Kristu, kurš nes pazudušo āru. Katrs viens, kas ir, kuram nepieciešama Dieva žēlstība, tika uzskatīts par pazudušo āru. Un augšā jūs redzat ankurs un divas zivis. Zivis bija arī abreviatūras simbols, abreviatūra saīsina, no pirmajiem burtiem izveidots vārds. Ichtus. Ichtus nozīmē zivis arī. Bet tajā pašā laikā, ja katru to burtību sadalītu, Ichtus nozīmē Jēzus Kristus, mūsu pestītājs. Tātad bija vesela slapena, kā mēs teiktu, mūsdienās spiedu sistēma. Spiegumi nebija, bet tikpat slepeni izdomāt, iešifrēt, izveidot simbolus, alegorijas un atveidot to arī visapkārt sev, lai būtu tajos brūtajos brīžos, ko atcerēties vērtīgi. Nu, lūk, un tad mēs tālāk dodamies jau pie viduslaikiem. Cik ir atlicis līdz stundas beigām? Tas jau ir teicēs ko? Jā, protams. 10 minūtes. 10 minūtes, jā? Labi. Tātad tā. Es saprotu, ka citi labprāt vispār nebūtu šodien šeit, un dažiem es tikai redzu, ka rūpīgi sacīs virus, jā. Varu jūs iepriecināt, šīs ir manas 2 pēdējās stundas šeit strādājot ar jums kopā. Lūdzu, pacietieties vēl šeit 10 minūtes un vēl 1 stundīgu, un tad jau vismaz es nezinu, no manis, kā saka, redzēsimies kaut kur citur. Beidz.
mēģinu ko pozitīvu pateikt, bet kāda ir atgriezieniskā saite, un tāda ir mana atbilde. Dodamies tālāk, viduslaiki, arhitektūra. Divi galvenie stili parādās. Divi galvenie stili. Katram atkal ir savs simboliskā bāze. Ievērojiet, ka nekas netop tāpat vien. Mākslinieks vispirms rada koncepciju, rada ideju. Un šīs idejas pamatiem būvē tālāk, ko viņš grib radīt. To mēs redzam arī tēlniecības darbos. Ko dara tēlnieks? Viņš paņem marmoru bluķi, tādu lielu akmeņas gabalu, un viņam ir jābūt skaidrai domai, ko viņš grib realizēt. Viņš nevar pienākt vienkārši, šeit pacertīšu, tur pacertīšu, kas sanāks, tas sanāks, nepatiks, pats vainīgs. Vispirms izdomā koncepciju, kāpēc, ko, kā, un tad dodās un ļoti apzināti mērķtiecīgi izveido šos darbus. Tāpēc tas, ko jūs redzat, ir kaut kā šajās bildītēs, šajās reprodukcijās, jūs redzat stundām ilgi, citreiz gadiem ilgi veidotus darbus, ko cilvēks ir ieguldījis. Visu savu domāšanu, savu būtību. Viduslaikos mēs varam runāt tad arī sākotnējā. Viduslaika ir ļoti plašs laiks, tad aptuveni 1000 gadi. Un jau viduslaikos mēs redzam, kā no romiešiem tālāk šī kupola ideja pārdzimst Svētās Sofijas katedrālē. Svētās Sofijas katedrāle ir ļoti ievērojama celtne, bet jāņem vērā, ka šos minaretus, jūs redzat, šie tornīši, tika piebūvēti 15. gadsimtā tikai klāt, tos piebūvēti turki. Minaretos kāpja augšā, vairāk metru augstumā, uzkāpja muēzi. Muēzi ir islāma kultūrā cilvēki, kuri nostājās un visus cilvēkus aicina uz dievkalpojumu, uz aizlūgšanu. Tas ir 5 reizes dienā. Tad iedomājieties, jums būtu jākāp augšā, šajā vairākas metru augštajā tornī, un jāsauc visa tauta, visi, kas tur apkārt esošie, uz lūgšanām. Ja? Un tas bija viņam ļoti svēts rituāls islāma kultūrā, ja līdz mūsdienām senglabājies. Lūk, Svētās Sofijas katedrāle ir ļoti ievērojama liela kupola. Tālāk, mēs dodamies 4. gadsimtā, Romas impērija sadalās divās daļās. Austrumromu, Rietumromu. Austrumos, kāpēc tam tālāk slāvu, krievu kultūra vēl vēlāk pārmanto savas mākslinieckās idejas. Mēs redzam arī šo Svētās Marijas dievmātes aizlūguma baznīcu. Krievu mākslā ļoti būtiski tālāk paliek ir šī kupoli, cita veida kupoli. Tādas kā cepurītes, jūs redzat. Ļoti smukas veidotas cepurītes. Un arī, mēs redzam jau viduslaiku sākumu šo pārēju uz romāniku, kad ļoti būtiski ir smagnēja, vienota cieši, cietoksnim līdzīga celtne ar bieziem mūriem. Pilnīgs pretspēc ir gotikā. Lūk, ļoti būtiski arī ir ideja par ikonogrāfiju. Ikonogrāfija asfaltēta sistēma, kā veido ikonas. Un šīs ikonas pareizticīgo baznīcās izvieto uz ikonostāsts. Ikonostāsts jūs redzat šeit, šis ikonostāsts, ko izvietots ikonas. Šis ir 3D darbs, kas var par triptiku, arī apzeltīts, bieži vien ikonas tika apzeltīts. Un parādās dažādi svēto tēvu. Ko ir būtiski atcerēties? Viduslaikus saistām ar svēto tēvu. Svēto tēvu, ļoti būtiski. Vairs nevis mitoloģija kā svētīgajā kultūrā, bet reāli jau daļēji mīts un daļēji jau no reāliem notikumiem aizgūtas sižeti. Lūk, ja mēs dodamies tālāk, mēs redzam arī Svētā Vitālija baznīcu Ravenā, kas ir ievērojama ar savām fantastiskajām mozaīkām, freskām arī dzen. Nu, lūk, šeit jūs redzat arī dzen Teodoriju, šo sievieti, no kuras tālāk arī pateicoties viņas tai deksmei atzīst teātris. Jo pēc senās Romas impērijas sabrukšanas teātri neizvien kā mākļi, pat kā viss vairs neizrāda, viss beidzās pastāvēt, un viņi ir tā, kur palīdz teātrim izplatīties tālāk. Un vēl jūs redzat romāni, kā tas ļoti būtiski parādās, tad tornis, kas ir arī simbols. Tornis ir simbols varai, jo tas ir princips, ka es uzkāpu augšā un varu ko pārredzēt tālu un tālu. Tas, ko es pārredzu, ietilpst manā teritorijā, tātad es valdu pār to. Cik plaši ir mūsu apvārsnes, par ko mēs varam valdīt. Tāda ir šī ideja pamatā. Lūk, un vēl viens tips ir bazilika. Bazilika parādās antīkajā kultūrā un ir sapulču nams.
valdīga nāves, varētu ir tāda tūkot. Pirmā bazilika, viena no pirmajām bazilikām, kas ir ievērojama šo tipu, parādās krusta simbolika. Krusts līdz tam ir nopurīgs. Kristietībā parādās vēlākos laikos tas kā simbols tam upurim, ko Kristus nesis pie krusta. Lūk, un kas vēl ir būtiski ir tas, ka telpa tiek sadalīta divās daļās. Ir attiecīgi daļa, kas ir paredzēta iesvētītajiem, tiem, kas ir baznīcas klēra pārstāv, baznīcas pārstāv, garīdznieki, un atsevišķi daļa priekš lajiem, kas ir cilvēki, kuri ir iesvētīgi, bet viņi nav garīdznieki, un vēl atsevišķi telpa ir priekš cilvēkiem, kuri vispār iesvētīgi. Viņi ir nesvētīgi. Tad kas notiek? Romānikā vēlāk arī parāda šī ideja, ka viss tiek šķirts. Tur man būs tas, tur man būs tas, tur man būs tas. Tas ir pirmais. Klāts, ticamā, tas vēl spilgtāk izpausties apveicības kultūrā. Lūk, un kas vēl ir būtiski, ir tā sadalīšana arī starp sievietēm un vīriešiem. Pēc dzimumiem un pēc profesionālās pieredzības. Tas izpaužas arī ar arhitektūrā. Lūk, protams, ir klosteri. Klosterom ir slēgta tipa tēla. Tad dzīvo mūki, un šos klosterus, un arī mūkienes citiem, klosterus sāka celt jau 4. gadsimta, jau sākumā, un cēli gan augstos, kā benediktieši, augstos kalnos, gan dziļās ielējās, kā ticētieši, un franciskāņi un dominikāņi cēli bija pirmie, kas sāka celt pilsētās. Bet sākotnēji ideja bija tālu projām, izveidot savu kopienu, ja, norobežoties, uztaisīt biezos mūrus sev visapkārt, izveidot savu sistēmu, kur man viss ir paplautīgi, savu jaunu pasauli, citiem vārdiem redzēt. Viduslaikos, pabeigšu domu, ka mēs viens ar viņu, viduslaikos nebija gluži tā, ka viņi neiespaidojās no antīkās kultūras. Viņi ļoti daudz ko pārāk. Tajā pašā laikā viņi gribēja radīt jaunu pasauli, kurā dzīvot un paust savas ikdienas. Paldies par visu pārtraukumu, 5 minūtes saprotu pārtraukums, ja? Un tad turpināsim. Nu, lūk, var taisīt iedot. Es varbūt attiecu, ko bajā, ja? Jā, absolūti. Nu, tāpēc, ka mums visu nepūsīs. Nu, lūk, turpināsim tagad. Tagad mēģināsim tās galvenās idejas savilkt, ko mēs esam iemācījušies. Lūdzu, kas palicis ir prātā? Tagad es nepatīšu jums par to, kas ir palicis prātā no aizvēstures, bet par to, kas ir palicis prātā no šīs pirmās nodarbības, no šodien. Kā kristieši slēpā zem zemes. Kā es savu? Angelika. Paldies, Angelika, par grozu. Paldies pirmā, kas tad udrošināšu pateikt. Jā, tad mēs par to. Kristieši slēpā zemē. Viss. Vairs neko mēs nezinām. Tā, tagad pagaidiet viši lūdzu. Klosteris cēlējās 4. gadsimtā. Klosteris sāka celt ar diezgan ātri. Kāda bija klostera ideja? Radīt savu pasauli. Jā, un pasēdēt uz mācošās. Jā. Super, kā jūs esat? Kristiāni. Kristiāni. Fantastiski. Jums tādi kristīgi vārdi. Angelika, eņģelis, Angela. Kristiāna, Kristus kalpone. Kristus sekotājs. Pēc lūkojuma. Jā, lūdzu, vēl kāds idejas? Tad mums no grieķiem romiešiem palicis. Templī, ko vidu ir statūri. Tā, Angelika aizgās. Templī, ko vidu novietot statūri, jā. Partenonā lielo Atenas statūri. Lūdzu, jums. Bazilikai kaut kā ir krusts. Baziliku sāka mēģināt izvedot krusta formu. Jā, kāpēc krusts bija būtisks? Tāpēc, ka tas simbolizē Tas simbols bija tam mokas un visu to, ka Kristus mācība. Jā. Jā. Vai teikt, lai šeit? Es zinu, pēc brīnības. Jā. Super. Varat kopā par atpūtību. Jūs?
Kāds idejas? Kupols, jā, kupola pārējiem laikuskiem, tālāk. Ziloja kauli izmantojam. Zoltu, jā, zelta. Jā, super. Tā, jums es tagad pajautāšu, jūs tur sēžat viens pat tā. Vēl sakiet, kā tur ir. Būs kaut kas te būs? Un jūs, cienīgais vīrietis, jūs ir pēc galvā. Kristiešu vajāšana atspēšana. Nu, lūk, tur mēs tagad esam. Mēs esam pārgājuši tam posmam, kristiešu vajāšana beidzās un sāk izveidot jaunu veida pasauli. Un šī pasaule atspoguļojās divos lielajos viduslaiku stilos, kas saucās romānika. Romānika ir 11. un 12. gadsimts. Un tad vēlāk 13. un 15. gadsimts ir gotika. Gotika sīkāk arī sauc agrā gotika, tad 14. gadsimtā ir dižgotika, ja, stils jau bija ļoti augsts attīsties. Un 15. gadsimtā arī ir vēlīnā, jeb iesmoņošā gotika. Nu, lūk, kas ir būtiski? Vispirms par romāniku runājot, es izstāstīju par tiem nocietinājumiem, par to vienotību, par to vēlmi ieslēgties kaut kur iekšā un norobežoties no apkārtējās pasaules. Romānikas baznīcas ideāls ir cietoksnis. Arī svētajos rakstos ir rakstīts, ka mans Dievs ir mans cietoksnis. Tas ir Dāvida psalmos. Kāpēc es to pieņemu? Tāpēc, kad arī no svētajiem rakstiem, kā tos mēs dēvēt, paņēma kaut kādas attiecīgi rakstu vietas un uz tām balstoties veidoja attīstīt tālāk savu mākslu. To jūs varat arī pārņemt, ja jums kādreiz kaut kas jāstrādā mākslu, tad mākslas tad jāveido. Jūs varat pastīties ieduklēt, ja? Pastīties kaut kādu ideju, kaut kādu filmu, dziesmu, mākslas darbu, cita veida, un no tā iespaidojoties radīt kaut ko tādu. Ļoti vispār zināms princips. Lūk, ja mēs dodamies tālāk, tad, protams, no senās lomas laikiem saglabājās līdz šis velves, ja? Tas sauc par velve. Apailoka velve parādā ir ļoti būtiska romānā. Gotikā ir pilnīgi cits princips. Cilvēki grib tiekties uz augšu. Viņiem ir apnikums šī pasaulīgā dzīve, šis, kas mums notiek apkārt. Mēs gribam izbukt, izbēgt, un tāpēc mēs tiecamies uz augšu. Kaut ar mazo pirkstīm aizsniegt debesis, būt tajā paradīzē. Un tā ir Golskās katedrāles ideja. Tāpēc visas formas sāk veidot spicas uz augšu. Un arī zem velves vairs nav apailoka, bet ir spicā, smailoka parādā. Nu, lūk, šeit mēs redzam portālus. Ja antīkajā kultūrā pirms tempļa bija portiki, tad atsevišķi tā ir priekšnams, kas ir veidots ar kolonnām, tāds jau diezgan plašs, ar domu, ka es nāku, un tikmēr, kamēr es nāku, es sagatavoju sevi, lai ieietu satiktos ar dievišķo. Tad viduslaikos ir ļoti būtiski, ka visam cits princips. Uzreiz ir būtisks. Citreiz ir kaut kāda tāda, paplašinātāka piekļuvi, ja? Bet princips ir tāds. Dievs ir visapkārt. Dievišķais ir visapkārt. Ja iet iekšā, spēriet soli, atveriet durvis, iet iekšā. Vēl ļoti būtiski. Ja Antieka Ugresa stāstīja par Partenonu, viens cilvēks, vai tur varbūt maza grupiņa cilvēku, gāja ar dievišķo satiktos. Tad viduslaikos katedrāles, piemēram, Golskās, centās izbūvēt pēc iespējas lielākas, sapulcinātu masu, cilvēkus no malām sasākt iekšā. Visam cits princips. Tāpēc, kad arī viduslaikos viens aspekts bija šis sakrālis, šis garīgais, bet otrs ir vara, sākotnēji romānikā, norobežoties, mans cietoksnis, sagrābt un noturēt varu. Nākamais, ka man jau tā vara ir, man vajag prezentēt, man vajag parādīt, cik varētu es esmu, cik lielisks es esmu. Un tad pilsētas gotikā sāka savstarpēji sacensties, kurai augstākā katedrāla, kurai lielākie torņi būs
Un tā kā. Un arī tā. Lūk, šeit jūs redzat atšķirību starp gotisko, katedrāli un romānikas tādu baznīcu vairāk. Tie, protams, plāni. Es neesmu arhitekts īpaši plāns, patiesībā, nevisā labāk lasīt. Bet kas ir tas, ko mēs, ja mēs pat neesam arhitekti, ko mēs uzreiz varam pamanīt? Pirmkārt, krusta forma. Katedrāli, Krusts. Jā, vēl atšķirības. Var jūs varat pateikt, ziniet, ka bērniem ir tas divas bildītes parāda, arī pieaugušas spēles, man arī patīk, bet tas ir sarežģītāks, vai, kur 5 atšķirības jāpatīt. Lūk, vai jūs varat atrast atšķirības un kopīgo? Tas ir atšķirībā. Starp visiem 3 vai? Nē, šis cilvēks, šis ir domāts kā simbols, kad arī ne tikai no dabas iespēdojas, bet arī Dievi šo sāk meklēt to cilvēkā pašā iekšā. Atšķirībā no antīkās kultūras, ja? Un, teiksim, sadījām griežiem. Nu, forma viņiem atšķirās. Jā, forma. Bet kādas iešās forma? Viens ir tāds uz sāniem vērs tāds masīvs, un tas otrs ir uz augšu. Tātad pa kreisi mēs redzam romānikas piemēru, pa labi redzam gotiku. Ļoti labs izteikums. Jā, pirmkārt, romānika masīva, no romiešiem pārējiem. Pēc prosams ir romānika. Romāna ir romietis. Ir no romiešiem pārējiem principi. Tātad masīvs, vairākas dažādas formas iekļautas vienotā ansamblē. Tad gotiskajā katedrālē ļoti konkrēti, ļoti skaidri, gaiši forma. Nav piebūvēt visu apkārt kaut kas, bet ļoti konkrēti. Ja? Tātad, dosimies tagad tālāk. Un šeit mēs redzam piemērus saistībā ar romāniku. Es pēc vienkārši tos piemērus, kas īpaši bieži netiek rādīt, lai viņi saprastu, ka romānika bija dažāda atšķirība, bet principi bija vienoti. Lūk, jūs redzat tos mūra principus, biezs, smagnējs mūris, torņi ļoti būtiski kā varas simboli. Lūk, šeit, piemēram, kalnos varēja augšu uzceltās, tas tās bija klosteris, un pat otru pusi tur uzkāp, kamēr uzkāp. Ja? Lūk, vēl piemēram ar fasādēm, 2 torņi, kas arī 2 torņu fasādes jau prātās. Tas ir vairāk uz gotikas pusi, jā. Bet smagnējība, vienkāršība, bet tie pašā laikā monumentā. Ja? Nu, lūk, arī zin torņi dažādi. Un šeit, vai jūs varat pateikt, kas ir šis, kas ir būtībā kāda transnāta. Nu, šis torņis ir ārkārtīgi ievērojams. Pīzes torņis, slavenais Pīzes torņis. Blakus atrodas arī baptistērija. Baptistērija vai baptistērijas vieta, celtne, atsevišķa celtne, kas paredzēta tikai vienīgi cilvēku kristīšanā. Nu, kamēr nav nokristīts cilvēks, tikmēr viņš nevarēja uz baznīcā iet. Tā ir tā norobežošanās, ko stāstīja. Ja? Norobežošanās no principus. Pīzatāji, kāpēc tornis ir šķīps vai slīps? Viņš stāv pats pa sevi. Nē, viņu to toru necēla ar aprēķinu, es gribu uzcelt kaut ko slīpu. Pieļaut kļūdu aprēķinos. Pieļaut kļūdu aprēķinos. Aprēķinus uzskatīja arī kā dievišķu sistēmu. Bet pieļaut kļūdu, kas bija piedodama vai nepiedodama? Nepiedodama. Ja tā ir dievišķa sistēma, pēc viņa prāta, tad nepiedodama, protams. Bet uzcelts, paveikts, izdarīts, samaksāts, ja liela nauda, tāpat arī tur palika. Bet ar savu unikalitāti iegājas mākslas vēsturē visā pasaulē par šo torni tieši runā. Lūk, un arī Latvijā, protams, mums ir piemēri, ka uzreiz jāsaka, Latvijā bieži vien arhitektūrā gotika ir savijusies kopā ar romāniku, jo Latvijā viduslaiku māksla sāk parādīties līdz 12. gadsimtu. Vai jūs varat pateikt, kādus šeit jūs redzat, kāds celtnes jūs šeit redzat? Piemēram, kas ir šī celtne? Šis ir Maketiņš plaša.
Nē, jūs sakiet. Jūs jau pateicāt. Sakiet. Paldies. Tagad, ko jūs runājat? Nē, es stāstu, ka tas ir mentāli dzīvoja vēl tās ikšķeles. Ļoti labi. Tātad mums ir ikšķi, kas ir šis? Ikšķelē tā mēģina ar tas salatas. Jā. Tur vēl daži vasara, kad vēl lež ūdeni, tur svētības sākas. Un tad arī var reāli piekļūt un apskatīt, vai ne? Jā. Pārējā laika ir apklūds. Tad no agriem viduslaikiem jau saglabājusies ikšķiles, bija ikšķiles pils un ikšķiles baznīca. Šis ir fragments no daļa no mūra, ja, kas ir saglabājusies. Un šeit ir turāja, kā tika pieminēts. Kā jūs sauc? Samanta. Samanta pieminēja tad par turāju, Kristiānu, par ikšķieli. Lūk, un tālāk dodamies runājot par gotiku. Šeit pēc varam arī zem, kā izskītos tāds zīmējums, mēģināt gotikas baznīca uzzīmēt uzlikus papīru. 2 toļu fasādi, spīcie toļi, smēlie, bieži vien uzlika gājēji augšā, jau citas formas parādās, un šeit ir pilnīgi cita balsta sistēma. Biezo mūru vietā parādās arkutāni un kontrafors. Arkutāni tātad ir arkutāni līdzīgi balsta, kontrafors ir vairāk tādi balsti, ja, statiski balsti, kas balsta to sienu. Un kas tiek iegūts? Telpa var paplašināt, vietas uztaisīt augstākus, par to augstu mēs esam stāstīgi, ja? Kāpēc tas bija būtiski. Un līdz ar to arī vairs nebija jāstēpjās kaut kādās tur biezās sienās, bunkurās savā augstumā, jāgrebinās, ja? Jo logi arī maziņi, ko nevar redzēt, sāka logus būvēt lielus, jo viss ir reprezentācijai, griestus augstus, katedrāli plašu, grienā. Vienkārši teikšā, un tā. Cits princips. Lūk. Daži paraugi, protams, no ievērojamām katedrālēm, Notre Dame de Paris, Parīzes Dilmāts katedrāle ar savu rozi. Roza, tad ir loks, aplaišs, liels loks, kur vitrāši iestrādāts ir Čārtras katedrāle. Čārtrā ļoti būtisks ir vitrāžas. Ir saglabājušās vairāk kā 700, bet sākotnēji 800 vitrāžas, dažādas skaistas, vismaz daži parādīšu. Saint-Denis, Etienne, Kādā, kas atrodas, ja? Salīdzinājumā mēs varam arī redzēt, ka īstenībā ir lietas, kuras mēs varam salīdzināt starp tām katedrālēm, ja? Bet principā ir izveidojies jau konkrēts stils. Tad mēs faktiski varam runāt par viduslaiku pirmo stilu, jo romāni vēl bija vēl taustījās. Ja? Lūk, vitrāžas, dažādas krāšņas, skaistas, gaismas spīlektas krāsas. Parasti pirmslaiks asociējas tumši, mūži. To mēs varam pateikt ar romānu. Bet gotikā gaismas sāks nozīmē. Gaisma, visi pielīs, piesprāvos ar gaismu. To mēs atsaistīja ar dievišķo. Arī vēl citi daži piemēri šeit ir tātad rozes loks. Izvietoja uz katedrālēm dažādas briesmonīšas, figūriņas. Ja? Tad kāpēc tas bija būtiski? Tāpēc, ka ļaunums ir apkārt, bet netiek iekšā. Tāpēc, ka briesmonīšas nevis iekšā katedrālē, bet viņš ir jumta tur sēž. Ja? Sēž tur ir. Ja tu izies ārā, pamēģi tik iziet ārā no katedrāles, pamēģi tik aiziet prom no baznīcas, vēl tas ļaunais briesmonis, gārgos, uzbruks tev un sapulst. Nē, labi ideja, bet pie izējas, nē, parasti uz jumtiem un zegām. Kā tu reiet? To var tikai pa gabalu redzēt, tos maziņus, tos visādi riesmonīšus. Nervīgi ir citi pavisam vēles sistēmas, zvaigžņu vēles, protams, ļoti smalki, dekoratīvi, izrotāti, ja šeit ir tie ārglutādi redzami, bet viss ir monumentāls, smalks, lai varētu rasties iespējas, kad fantastisks. Dažādi kapiteļi arī izrotā, joprojām ārkārtas saglabājās, kolonas dažādas jau stilizētas, ar parādīties vītnes formās un tā tālāk. Kas ir šis? Par piemēram. Rīga. Jā, šrāpis desmītā Rīga. Tālāk.
Svētā Pētera katedrāle. Svētā Pētera katedrāle ir lielākā katedrāle, par ko Latvijā varētu runāt par to, ja? Kur redzam arī gan romāniks, gan gotiks, arī vēlākā laiku stilistiskās iezīmes. Izbūvēja apsītas dajā, šī ora daļa, kur atrodas garīdznieki, apsītas dajā izbūvēja deambulatoriju. Deambulatorijas speciāli vieta, kur glabāja relikvijas. Atcerieties par relikvijām. Relikvijas tāda vienkārši izkoties varbūt kaut kāda svētā roka, ja nocīt roku, bet viņš ir svētais, to roku saglabāja, un iet stāv tur īpašā vietā, un cilvēki iet apbrīnot to roku, pielūgt to svēto, uztverot to tā, ka viņi iegūst kaut kādu daļu no tās svētības, ko tā roku kā simbols arī zem ieviesot. Ja? Dažādas relikvijas no malām Rīgā šajā Svētā Pētera katedrālē tika savestas. Rīga viduslaikos, tāpēc, ka Rīga bija Hanzas pilsēta, bija ārkārtīgi nozīmīga. Cilvēki no malu malām sabrauc iekšā Rīgā, svētceļnieki no dažādām pasaules vietām Eiropā devās tieši uz šo katedrāli, mums bija ar ko lepoties, ja? Un šīs recitācijas, piemiņas plāksnes, bieži vien piemiņas plāksnes izvietot par godu patroniem. Patrons, kurš ir ziedojis baznīcas celšanā, kurš ir atbalstīts kādā veidā. Turklāt jāņem vērā, ka bieži vien sponsorēšana notika tā. Nevis vispāriski 1000, ja, baznīcai, bet es gribu tikai altāri. Izvēlējās daļu, es gribu vitrāri, es gribu altāri. Un tad, līdzīgi kā mūsdienās, var lepoties, tas ir mans altārs. Es par viņu samaksāju, ja. Mūsdienās līgu apatākā, ka viņas ir atsevišķi cibas, tur tā, kur var nošūt, ja, snikerām atsevišķi, ja. Ļoti bieži to arī mūsdienās izmanto reklāmā, to principu. Dažādi interjeri, protams, priekšmatī, smalki, svečturi, pulkstenes, eksterierā parādās, jo katedrāle arī pulcēja cilvēks no malu malām, bieži arī pie izglītības procesi tika organizēti. Un kas ir šī problēma? Šī ir Svētā Jēkaba baznīca. Ar globisko tronī, tad atceries tās spīces, ja? Un vēl ir šādas spicās tās formiņas, ja? Spicie logi, logos, durvis, tā tālāk, vēlreiz. Sanāk Rieķina Roma, vecam atpakaļ. Šobrīd izstāstīt, mēs turpinām vēlēsim. Tagad būs pliks vīrietis statujā. Un tā ideja būs tāda, jums paskatīt šo video, un tāpēc es pats iekļāvis, šis video ļoti labi parāda to atšķirību, kāda bija tēlniecība pirms antīkā laika, kultūras, un ko grieķi izdarīja, tiecoties pēc ideāla. Romieši tiecās pēc tāda, kas ir realitātē. Tāpēc bieži vien viņi vistas, kas ir kluši kā, tēlniecībā tikai šī daļa tiek atveidot, ja? Ļoti dzīvības. Katru pumpu var redzēt realistiskas, pretstatā grieķu idealizācijā. Lūk, patīk mazliet. But Egypt's rigid style wasn't good enough for the Greeks. Their culture... Šis tad ir kuros, kailēs, jaunaskas. Kuros. So they did something that no artists... Protams, kopija, jūs esat kā balts. They used their eyes. Grieķi bija vērotāji, viņam ļoti būtiski bija izpētīt, ieraudzīt, pamanīt, izrunāt katru cilvēku detaļu, un tad perfekt to atfokrāt. To understand exactly how to reproduce it in their art. Te būs arī puspliks vīrietis arī nestatujā. Each artist building on the progress of others. And this explosive period, within just a few generations, produced what no civilization on Earth ever produced before. Katrs arī ir jautājums, par kurāt runāt, un antrā kultūras, kas ir stāsts izrādēs, bieži vien, ja, ar fālēm skaidri apkārt. This is Critian Boy. He's a milestone in the history of art.
He's carved from marble, and yet his skin appears to be taut over muscles. His thighs look of varying weight. His back undulates over his spine. Marmors. Down Un perfectly. es varu stāstīšu, kas ir bildi. Marmors, un marmoriem ir tieši viena veida vārka bronzas. Un tas, ko izdarīja Grāfs Stels, ievērojamākais stilnieks, viņš sāka veidot, mēģināt atklāt, kā to cilvēku padarīt tādu izstāstiešu kustīgāk, dinamiskāks, dzīvīgāks. Un nonāca no šī statiskā eņģeļu varianta, ja? Nonāca no statiskā jau kājas, izdarīts, šķiras dzīvības. Un to sauc par kājas un konstrukts. Vietu statujas, sarīdzam. Un šis tas kāds jau vēlāk posmā jau sarīdzam izskatījās. Tātad princips, kas ir būtiski, atcerēties, ka parādās dzīvīgums, dinamika. Lūk, šeit arī piemēri. Jau agrākos laikos eģiptieši, Mikēlu, kādas ir statujas un par kādas statujas kļūst pēc tam. Kustībā, dinamiski, muskuļoti, katrs muskulis iezīmēts, var redzēt, ja? Šis ir seno grieķu vīriešu skaistuma ekvivalents. Apamālis. Lūk, kāds izskatās, ja? Jaunreklīgi. Patīk tādi vīrieši, vai jums tādi nogriežu? Ne uzreiz pliki, ja? Un kādāk tas pārauga par to, ka jau veseli tāds tēlīgi kopums, tad Dāgistānis, Atjaunodors, Polidors izveidoja šo Laokontu un viņu dēlu grupu. Tas ir balstoties vēl praktiski mitiem par Trojas karu. Laokons bija priesteris, kurš brīdināja par to, ka Trojas zirgu nevajagveis, jo citādi tur viņus apkaustos trojieši, ja viņš ar nojaku ko sliktu. Trojieši viņu nepaklausīja, ieved iekšā Trojā to Trojas zirgu, visu pilsētu nopostīgi, nodedzināja, cilvēkus nogalināja. Un viņiem bija Dieva sods par to, ka viņi bija šo Dievu plānu mēģinājuši izjaut. Iznāca no jūras ārā, milzīgs čūtis apvijās un viņš nožģīja. Drausmīgi, šards, nē. Saimnieks reģēties, tieši tas pats ir. Tik sakāpināti, tik dramatiski. Ja? Romiešiem arī šeit jau mēs mūsdienās jau varam zinātniskā metodēm jau mēģināt pat tās marmora statujas, figūras, zvaigznes, ja? Datorgrafikā vienam padarīt. Un vienkārši par cilvēku, kā šeit izskatījās. Ja? Realistisks, katra grumbiņa romiešiem svarīga, katra pumpiņa var redzēt. Pēc romiešu telniecības mēs varam perfekti mācīties, kā tie cilvēki varēja izskatīties, ja Sofoklis, piemēram. Ja? Tas ir uz 90% tā viņš izskatījās. Un, protams, romieši arī iespaidojās no apkārt esošās kultūrām. Šeit jūs redzat, kā arī iespaido? Cūka. Tas ir suns. Cūka ir kur? Tur palika figūri cūka. Jā, suns, sets, eģiptieši savas dievas iztēlojās ar dažādām dzīvnieku formām. Ja? Lūk, gatavs par viduslaikiem tieši runāja par tēlniecību. Viduslaikos garīgums. Ne tā realitāte, kas romiešiem, ne tā idealizācija, bet simbolika. Tas princips simbolika. Arī, protams, vēlāk, jūs redzat, kreisajā pusē apakšā jaunās Marijas ir bērnu figūriņu zeltā. Tur jau bagātīgi, turīgi tirgotāji arī atrakties un nopirkt savu mājās pretinies no visiem lielīties. Ja? Mēs jau viduslaiku beigu posmā arī šis S-formas siluets, kas tika uzskatīts par ārkārtīgi sievišķīgu un skaistu. Bet, jūs redzat, cilvēku atveļi vairs nav tik izsmalcināti, ir kļuvuši vienkāršāki, bet joprojām arī parādās gan garīgie tēlojumi, šeit jūs redzat dažādas svēto tēlus, arī Kristu tā skaitā, bet arī viduslaiku vēlākajā posmā, kad jūs sāk pievērsties tautas kultūrai, tad parādās līdz dažādu nevis svēto tēlu, bet patronu, dažādi marki grāfs, ja, grāfs raksta kā tituls, Erhikārds, un viņa sieva Uta. Un glezniecība viduslaikos, vēl pēdējais, kas mums būtu tātad jāpieņem.
Vēlniecība viduslaikos. Labi, varmētēsim. Vēlniecība viduslaikos šie ir, protams, pirmie tādi darbiņi, kā jūs redzat, apakšā ir simbolisks atveids no vecās derības, ja, kur Daniels nokļuva ugunīgā cepte. Tad bībeliskie sižeti. Mitoloģijas vietā kristieši ņem un bībeles stāstus. Bet vienalga iespaidojās no tā, kas viņiem ir apkārt. Lūk, un cilvēki ir tādi schematizēti vairāk, ja? Jūs redzat, arī krāsas ir tiek tāds vienkāršas. Bet tajā pašā laikā nevar teikt, ka nebūtu smuki. Tur ir savs skaistums, savu pilnīgi citu principu apakšā. Jā, proporcijas ir citas. Nav tas pats, ko mēs redzam pie saviem grieķiem. Un tomēr krāsas, spilgtums, ja? Tā mākslinieckā izdoma ir ārkārtīgi būtiska. Arī šeit jūs redzat miniatūrā, gan vārds 14. gadsimtā augšpusē jūs redzat garīgo sižetu, ja? Un apakšā medību sižetu. Tātad vēlāk jau pārgājis to, kad apvienoja garīgo ar sadzīvisko. Nu, lūk, tad faktiski atgriezās to pat, kur grieķi ar romiešiem. Grieķi varētu garīgo puses, romieši varētu to sadzīvisko pārstāvēt. Nu, lūk, arī dažādi evaņģēli, tā cilvēki schematizēti, ja. Šis ir Vaļē paklājs, 11. gadā. Vaļē paklājs ir 70 metru garš. Milzīgs rūlis, milzīgs. Ar Anglijas iekļaušanas ainā, kur tur katrs viens otram acīs, tur galu nocērt, ja. Es arī stāstīju, ka romānikā sākumā tā māksla ko arī saistījās. Ar brutalitāti, tas bija no romiešu plājot. Vēlāk Baltikā, tad jau tajās dāmas skūs parādās, ja? Nu, un tad jau tas apdzīvot tā viris, ja? Un tā patētiskā. Un šeit ir tad kā dodās karā, kā uzvar karā, arī šī propagandas ideja, bet krāsas ir kaut vienkāršas, tomēr ar apdomu pārdomātas un ļoti smāki izveidotas. Nu, lūk, un tagad mēs esam atgriežušies pie šīs stundas atgriežušies. Esam nokļuvuši pie šīs stundas beigām, bet ir dažas tādas atgriežošanas lietas, kuras gribētu rīcībā ar jums kopā paniet. Mēs esam izrunājuši gan par antīkiem laikiem, gan par viduslaikiem dažādas mākslas aspektus. Teātris, dēja, mūzika sākotnēji. Tagad mēs runājam par arhitektūru, tēlniecību un glezniecību minimāli. Ja? Es gribu, lai jūs savā lapiņā uzrakstiet vienā teikumā. Par to, ko mēs esam apvēruši. Es zinu, ka ļoti daudz, zinu, ka nopietni informācija. Tas ir manis pastāstīt mazu daļu no tā, ko es varētu pastāstīt. Ja? Tur ir ko runāt. Bet pamēģināt nokoncentrēties un uzrakstīt teikumā, vienā teikumā, kas ir tas, kas visspilgtāk ir palicis atmiņā no satura. Un apakšā lapiņai lūdzu priekš manis. Uzrakstiet jūsu skatījumu par mūsu stundām. Mūsu sadarbību, manu darbību kā pasniedzējiem. Varat rakstīt, ka te pilnīgs muitas, neko nesaprāt, ja? Stundas garlaicīgi ārprāts, lai gribās. Kur pēc tā rakstīt? Uzrakstiet, man atgrieziet to saiti, lūdzu. Jo man ir ļoti būtisks jūsu arī vērtējumi. Un vai kāds var būtu pateikt, cik ir pulkstens līdz beigām, minūtes beigām? 10 minūtes. Jā, svarīgi. Jā, paldies. Un kamēr jūs rakstiet folijā, ja? Es nolasīšu dzeļoku.
lai jums var nedaudz paklausīties viduslaiku valodu, to izteiksmi. Tad Rolanda dziesma Veckrāna Čenkos 8. dziesma. Ir ķeizars Kārlis līksms labā lomā. Viņš ieņēmis ar koridoru ar savām mašīnām, tās mūrus sagrāvis un drupās gāvis borļus. Tā jūža rūpes kritis bagācīgs laukajums. Daudz zelta, sudraba, daudz grēzna guņojumu. Bet pazāni šeit pilsētā, kas dzīvoja, ik viens ir izvēlējies vai nu kristību, vai nav. Ir vīna dārzā plašā redzams ķeizars pats. Ir viņa Rolands, līdz Rolēģēji, Gavs Simpsons, arī Latnais Ansēns un Kāri Karungastais Žofroā de Anžū. Žerēns ar savu dzīves vietu Žerēju. Bet šim 1015 bija skaistās Franku zemes guļumi. Uz baltiem tečikiem tie ir sēdušies, bet kauliņus sev laika kavērnam. Kas vecāks, prātīgāks, tas vairāk ciena šāstu. Bet pāži vietu atrod divcīņā. Zem priedzes līdzās sāka rožu trūnam. Stāv tronis, dedzināts no tīrā zelta. Sēd šī tronī Franku zemes valdnieks, tam vārda balta un kā ādazie galva. Skaists viņa stāvs un dižans cēlums skatā. Kā viņš ir jāsateikt, tas pats, ko satikt spējas. No saviem mūļiem nokāp neticīgo sūvņi, un Kārlis veicina ar pienācīgo odu. Un tas būstošs karš par godu Kārlim lielajām karaļiem izliekot. Lūk tā, jūs pabeiguši varat man iesniegt lapiņas, un paldies jums par darbu. Un beigās mēs otrajā godījumā jūs atdzīvojāties, un tas prieks par to. Un lai jums sveicās. Es īpaši gribu zināt krūzvārdas. Jā. Līdzi. Tā, Olga. Karolīna. Natālija. Anastasija un Natālija. Paldies. Laura. Jā? Jā. Andrija. Jā? Tā. Yes? Jā. Jā, varat lūdzu. Jā. Tā. Kura bija Olga? Jūs kaut? Kā jūs? Laura. Tā. Vēl mums viena kolēģi raksta un tad jau mēs varam doties. Zimus varam skaidrāt? Jā. Es arī varam. Apsveic pirmo sniegu, kas tagad, diemžēl, jau sāk nokust, ja? Bet pirmā dienas domāju, ka jāsāk skaists atmosfēra, saulētas pīdarīgi. Novēlu skaistu dienu, lai jūs tur par rīkošanos sakāt, ja runāt, ja? Kā saka, lai kārtīgs blieziens. Bija prieks ar jums iepazīties tuvāk. Man īstenībā žēl ir, kad mazas stundas man tieši jums sanāks, vai pārējiem pusēm jums sanāks vairāk stundas. Es nezinu, vai jums ir par to žēl vai ne. Paldies Dievam! Nebija daudz stundas. Man kādreiz man bija prieks.
Paldies, Jās, un tad es ceru uz redzēšanos kādā citā reizē.